Startautiskā Profesionālās dziedniecības akadēmija, protams, negatavo dziedniekus. Tā māca dziedniecību un vēl 30 citus priekšmetus, kuri ir mācību programmā. Filiālēs praktiski ir tā pati programma. Es varu nosaukt šīs pilsētas. Tā ir Liepāja Ventspils, Rēzekne Daugavpils, Jelgava Cēsis un Valmiera. Ir plānots arī izveidot, vismaz interesantu grupas par to runā, ka mēs varētu braukt arī uz Dobeli, Koknesi un arī Tukumu. Daudzas mācību programmas nes sevī līdz zināšanas, kā iepazīt sevi, kā izprast savu biofizioloģisko ķermeni, kurš viennozīmīgi ir ciešā saistībā ar mūsu dvēseli, ar mūsu sirdi, ar mūsu garu. Vairāk par 12 gadiem šī programma, kura Latvijā ir iepazīta un vairāki studenti kļuvuši par dziedniekiem, kaut arī viņu pamatkvalifikācija beidzot akadēmiju ir eksperts dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā. Šogad pirmo reizi ir atvērti arī 2 jauni virzieni, tās ir fakultātes egzotērikas un arī kosmohumānisma. Un katram cilvēkam, neskatoties no tā, kur viņš atrodas, laukos vai Rīgā, ir iespēja mācīties un izprast pašam sevi.